ieguvusi visu, mani draugi, visi no skolas, mans dzīves stils no skolas, mani ballīšu tehnika ir no skolas. Nu, es nemāku dziedāt. Un es pie sevis domāju, man ir tādas situācijas dzīvē, ka kaut kur ir kaut kāda kopīga dziedāšana vai kaut kas tāds. Un es tajās vienmēr jūtos pilnīgi pazudusi. Un es tā pie sevis vienmēr domāju, ka ir droši vien ļoti daudz cilvēku, kas tieši tāpat jūtās pazuduši, tad, ka viņiem ir kaut kas jāuzzīmē vai kaut kas tam līdzīgs. Man tieši otrādi, es tajos brīžos jūtos burtiski kā zivs ūdenī. Beidzu Rekšās mākslas vidusskolu, Dzintaru metālu nodaļu pie pasniedzēja Būrvieku Laiboņu, un pa Dzintaru mums bija Keterliņa Helēna. Kā atbrauc uz Liepāju, tad zvanam Būrvību, kad vajag satikties un pārunāt par dzīvi. Es viņu aicinu tagad arī uz salidojumu, bet tomēr laiks iet un... Es paņēmu līdzi pamatā 3 lietas. Pirmā lieta bija, ka cītīgie un talantīgie galā var nonākt vienā vietā. Tam, kuram nav varbūt sākumā tik daudz talants, ir vienkārši smagāk jāstrādā. Otrā lieta, ko es iegūvu no mākslas skolas, bija, ka nav perfekta lieta. Pie lietām ir jāstrādā. Neviena lieta nekad nebūs perfekta. Viņa būs tik labi, cik tu būsi radījis. Un to es izmantoju katru dienu savā uzņēmējdarbībā, tas man palīdz. Un trešā lieta bija, ka gudrs cilvēks nav tas, kurš vienā jomā kaut ko perfekti pārzina, bet kurš spēj orientēties visās jomās un spēj būt spēcīgs kādā no jomām. Un tās ir tās 3 lietas, kuras es esmu paņēmis līdzi savā dzīvē un ikdienā izmantoju savā uzņēmējdarbībā, komunikācijā ar draugiem, visur citur. Es jau biju mācības mākslas skolā, kas man ļoti patika. Un pēc tam bija diplomdarbs, tas man bija vīriešu uzvalks, krēklis, arī mētelis, bet uz šo vīrietim. Nu, un pēc tam sākās darbs. Nu, pa mākslas skolu. Man ir, Liepāja kā tāda, man ir atmiņās kā tāda, kā teikt, aktīvās jaunības un mīles degpunkts. Un, protams, tas saistās ar mākslas skolas laiku. Tajā laikā, kad es mācījos, vēl bija mākslas skolai tā saucamais slepenais prestižs, kad cilvēki runāja par mākslas skolas dzīvi kā par kaut ko tādu mistisku un klāt neesošu un kaut ko tādu atsevišķu. Mūsdienās tas ir mazliet nolīdzinājies. Protams, varētu jau garam plaši stāstīt par dažādām praktiskajām iemaņām un radošām lietām. Tā kā esmu beigusi keramikas nodaļu, tad es patiesībā varētu teikt, ka tas tiešām bija nenovērtējums ieguvums manā tālākajā profesionālajā dzīvē. Jo tieši keramika ir tā, kur iemāc visvairāk domāt vairākās dimensijās, domāt telpiski, saprast laukumu. Tas tiešām bija ļoti nenovērtējums. Pēc skolas beigšanas sākām kopīgu dzīvi ar kursbiedru, kas arī beidz te pašā gadā. Un Saukalnu Rolandu. Vislielākā mākslas saistība ir ar kombinātu mākslu. Bet tam pārgāju uz darbu mākslas vidusskolā, kur vadīja ādas dizaineru nodaļu. Un līdz pensijai nostrādāju tajā. Ar mākslas kombinātu vēl saistīts tālāk, jo visu laiku vēl tur strādāja audējus un dzintarnieki, ar kuriem vēl tik kontakti uzturēti. Un vēl ar mākslas skolu ir saistīts tas, ka meitas abas arī beigušas mākslas skolā. Kodēliekos tas bija. Mēs bijām 8 puiši. Mēs bijām uz tādu grupu, kas bija paņemta lielāka, jo ņēma tā kaut kur pa 4 pa nodaļām. Un tajā laikā arī draudēja armija, tur
izmet no skolas. Mums nepārtraukt baidīja ar sijāšanu un kiras zābakiem. Bet kaut kā nepamanījās mūs izmest. Mēs atkal bijām diezgan noderīgi, jo mēs līdz ar to, ka mēs bijām 8, tad mūs ņēma uz visādiem darbiem, uz kapiem, nesa zārkus. Mēs šausmīgi bieži nesām zārkus. Bet bija, ka viņš pilnā nopietnībā stāstīja, ka māksliniekiem, ka tā īsti atmet visu lieko un tas skatījās tāds labas gaumas lietas. Viņš stāstīja, redz kā grieķi, kad viņi uztaisīja tās skulptūras, lai nebūtu tāds liekās detaļas un tā, viņas ripināja tās skulptūras no kāla lejā, ja tur nolūd kaut kādas rokas. Skolas laiks man ir tepat netālu aiz muguras, un, protams, es ļoti svaigi skatos atpakaļ, un es redzu, ka man dzīve ir savīsies kopā ar skolu, ar skolas laiku, un skolas laiks man ir licis visus pamatus tam, ko es šodien daru, visās jomās. Skola man iepazīstināja ar praktisko darbu, un tieši tas praktiskais darbs arī ir tas, man liekas, visvērtīgākais, ko mums skolā bija iespēja pamēģināt un izdarīt. Jā, iepazīstinājis man ar visām, gan mākslas, gan dizainu, gan dažādām citām jomām, ar visiem priekšmetiem, ko es šodien patiesībā no katra priekšmeta izmantoju nedaudz, tad drusciņai kaut ko, kas ir bijis pēc vērtības. Tā tehnika ir ļoti vienkārši. Cintaram var norot zinām zemeslāni, bet pamatīgi. Un tad tur beru uz tādām restēm un skalo. Rīgā dibinājās tas uzņēmums Sonīts, un tad taisījām Liepājā to filiāli. Taisījām ļoti daudz, visu kaut ko tāds pirmās iemaiņas bija gan nozīmītas visādas un pat Liepājas emblēmu šito attīstījām, kas tagad vadēja. Praktiski pilsētā jau nekas tāds vēl nebija. Skola jau, piemēram, man jau deva tādu pamatu visai dzīvei, un nemaz nedožēloju to, ka tad virzienā gāja. Es teiktu, ka mākslas skola bija tā vieta, kur mums iemācīja citādāk paskatīties uz lietām, domāt savādāk, nevairīties atšķirties no pūļa. Tās ir tās lietas, kas, laikam vienā vārdā būtu nosaucams par radošumu. Bet man jāsaka, tās lietas, kas nodara tālāk visā dzīvē, neskatoties to, kādā amatā tu esi, ar ko tu nodarbojies, kur strādā, tās ir lietas, kas padara krāsaināks gan tavu ikdienu, gan privāto dzīvi, gan darbu, gan katrai lietai, kur tu pieskaries, tu viņu radi savādāk. Tu vari uzbūrt svētkus un skaistas lietas ne no kā. Un tā kā man paudze ir tā, kas ir gājis cauri dažādām pārmaiņām, par dažādiem pārmaiņu laikiem un gan finansiālām situācijām, gan iekārtām, tas ir ļoti palīdzējis tieši šī radošā domāšana, šī iespēja paskatīties savādāk uz lietām. Ir palīdzējis dzīvot savādāk, kā to darīt pārējiem. Tas labākais ieguvums ir tas, kad es sāku ceļot pāri okeānam. Zālīt vienmēr ir zaļāk, kur dod lidmašīnā kāds lapiņas, kur muitai, bet robežsargiem jāraksta ir ailīte ar nodarbošanos. Un man nekad nav bijis tāda skaidra tā nodarbošanās, un es vienmēr varēju ierakstīt artisti. Un tas, es domāju, ir viskrūtākais ieguvums vispār, kāds varētu būt šī pasaulē. Protams, paldies visiem maniem pasniedzējiem. Nevēl, es mācījos 2 reizes šī skolā, jo man viena bija pa maz. Man ļoti patīk te mācīties. Žēl, es plānoju līdz tiem 117 dzīvot, un varbūt, kad es vēl 3. reizi arī izmācīšos kādreiz. Iedvesma, kaut kāds radošums, patiesībā tas ir gājis cauri visai dzīvēm. Ja es tā padomāju, es esmu jutusies laimīgi tajos brīžos, kad es esmu sajutusi kaut kādu radošo iedvesmu un varēs kaut kā radoši izpausties. Un es domāju, ka tur arī ir savu lomu tai mākslas skolai. Atļaušanās būt savādākam, ka es nekad neesmu baidījusies būt savādāk un darīt kaut ko citādāk kā citi un uzdrīkstēties izdarīt kaut ko savādāk un nedomāt tik daudz par to, kāds iztīsies no malas, ko citi par to domās. Un man liekas, ka tas droši vien arī ir kaut kas tāds, kas
Attīstīts tajos mākslas skolas gados, jo, protams, ka mākslas skola pulcē tāds cilvēks, kas uzdrīkstās, kas atļaujās, kas nebaidās būt savādāk. Mākslas skola tā jau ir šīs dzīvē, kad visa atlikušā dzīve saistīta ar mākslu. Novēlēju skolā būt mazāk matemātikas un vairāk zīmēšana, gleznošana un veidošana. Spēt iziet cauri šīm straujām tehnoloģiju laikmetam, saglabājot to senatnīgo šārmu un te pašā laikā spējot to sakombinēt ar moderno un ātro dzīves ritmu. Un studentiem es novēlu ne tik daudz gaidīt uz to, ko kāds kādam iedos, bet paši izdarīt 120% un sasniegt to, ko vēlas. Nav svarīgi, kurā virzienā, ko jūs darat. Viss reāli ir atkarīgs no jums, cik jūs smagi strādāsiet. Tas ir tas, ko jūs novēlat. Novēlēju būt talantīgi audzēkņi, jo tātāk mums tā gaidīt 100 gadu skolu. Es gribētu teikt, ka droši vien gribētos, lai skolā ir sava ļoti laba komanda, spēcīga komanda, radoši pasniedzēji. Un gribētos nedaudz kaut ko no tā laika, kad mēs mācījāmies, kad skolā bija šis milzīgais prestižs. Protams, pie šī diena piedāvājuma izglītību jomā tas ir gandrīz neiespējami, bet es atceros šos laikus, kad skolā bija milzīgs piepildījums ar audzēkņiem, milzīgs konkurss. Tas nozīmē, ka bija labākie no labākajiem, tiešām mācījās skolā talantīgi audzēkņi, skolotāji bija personības, un es gribētu nedaudz no tā, lai paliek nākotnē šī skolā. Tātad talantīgi audzēkņi un radoši pasniedzēji. Mākslas skolas laiks ir jāmēģina izdzīvot pilnībā kā dzīve, un tālāk jau nāks padomas. Mācīties visus priekšmetus, ņemt ar atplastām rokām to, ko skola dod, jo mūsu skola dod ļoti daudz, ir tikai jāmācās un jāņem, jo tu nekad nezini, ko tev vēlāk vajadzēs dzīvē. Arī man tāpat ir, ka es šodien visvairāk izmantoju un strādāju tieši ar tiem priekšmetiem, ar tām lietām, ko man vismazāk patīk mācīties. Tas nozīmē, ka jāmācās ir viss. Skolai novēlu nepazaudēt to vārdiņu māksla nosaukumā, lai tas vārdiņš arī turpina eksistēt visos priekšmetos, un lai skola nepazaudē dažādību un to daudzpusīgumu priekšmetos un skolotājos un vienīgo pedagogu ieliek, lai tā māksla vibrē visam cauri. Izkopt savus bohēmas stilu pamatu, lai dzīvot brīvi, nekreņķēties, jo kreņķēšanās nekādā ziņā nepalīdz atrisināt situāciju. Protams, mīlestību un veselību visiem. Audzēkņi, lai noteikti iestājās tie, kas tiešām ir tur mācīties, lai labi mācās, lai noteikti pēc tam tiktu augstskolās un skolotājiem, lai viņiem būtu ļoti daudz ieceres un visu to labāko. Audzēkņiem es gribu novēlēt, izbaudiet šo laiku, jo tas ir viens fantastisks laiks. Un kādreiz vēlāk jūs to atcerēsties ar lielu prieku, pat lai cik jums šobrīd liktos, ka tas ir grūti, sarežģīti un neiespējami. Iespējams, ka tas būs skaistākais laiks jūsu dzīvi. Protams, palikt mūžai jaunai un būt jaunākai skolai un to turēt kā bagātību, ka tā ir vecākā skola.